mēs esam atpakaļ pie glītes un ir foršās lietas, lai mums paliek ne tikai viela pārdomām, bet kaut kāda forši instruments mūsu klausītājiem. Vai tu vari iedot kādu metodi, kas tev vai ne pašai ir mīļa, vai ko tu bieži izmanto saviem klientiem, kā motivēt viņus, iedrošināt, ieskatīties tajā jaunajā gadā, vai kādu mērķi uzlikt, vai kādu sajūtu noķert, ko gribētos piedzīvot, piepildīt jaunā gadā. Padalies varbūt ar kaut ko no savas rīku kastes. Man ir viena metode, kas īstenībā ir super vienkārša, bet dažiem var nostrādāt ļoti trāpīgi, jo viņa tieši ir nevis uz tādiem klasiskiem mērķiem, cik es gribu nopelnīt, ko es gribu sasniegt, bet drīzāk uz to sajūtu, kā es gribu piedzīvot nākamo gadu. Okay. Un mums vajadzēs papīru un pildspalvu. Un tad es pastāstīšu, ko mēs darīsim tālāk. Tā, nu ok, mēs esam tikuši pie papīra un pildspalvām. Pirmais solis izdarīts. Pirmais solis ir izdarīts. Tagad rakstam vēstuli Ziemassvētku vecītim. Gribu būt laimīgs. Gandrīz, jā. Jo, ko mēs darīsim tātad? Pirmais solis, jeb otrais pēc papīrīša paņemšanas, ir padomāt par 12 atslēgvārdiem, ko es gribu, lai man ir 26. gadā. Un tur var rakstīt gan, tā kā tur naudā, ceļojumi, mīlestība un tā tālāk, bet var arī rakstīt sajūtas, emocijas un vispār atslēgvārdi. Nezinu, piemēram, man ar prieku asociējas cirks, jā, tad es ierakstu cirku, nevis ar domu, ka es apmeklēšu cirku, bet ar to, ka man tā kā, būs cirka sajūtu gribas piedzīvot. Jā, tātad, respektīvi, es aicinātu palaist vaļā racionālo prātu un vienkārši pēc iespējas ātrāk uzrakstīt 12 vārdus, ko es gribu 26. gadā. Aiziet. Un stabiņā. Labi. Jo tālāk raksta, jo grūtāk paliek. Jā, man pēdējais arī vajadzēja, tā. Man vēl 4 palika. Okay. Zini, ir vēl tāds uzdevums uzrakstīt 100 vēlmes. Jā. Man kaut kur pie 20 jau tur. Bet tās īstākās jau dzīvo tur lejā, tur pie 99 un 100. Un, man viņš ir kabatā tas uzdevums, kaut kad viņš jāizdara. Un vēl līdz pusstundai varot prasīt. Jo katru vēlmi var arī izpakot. Tā kā daudzas sievietes, piemēram, grib notievēt, ja, un pēc tam pāraksta to tievēšanu katrā nākamajā gadā, bet patiesībā mēs nevis gribam to svaru, bet, piemēram, apbrīnu vai komplimentus vai attiecības. Ja? Un ja man galvā ir bloks, kā es nevaru ar tādu svaru izveidot attiecības, vai es nepatikšu tam vīrietim, kas mani interesē, tad es rakstu to svaru, bet patiesībā tā kā svars nemotivē. Gribu tikai atzinību. Motivē tas, kas tur ir apakšā. Jā. Labi. Bet labi, jā, 12. Jau 3. Cik tev ir? 2 vēl. Tev viss? Padomā ārpus rāmjiem kaut ko. Vai, nezinu, kā Robins Šofets saka, crazy idea. Ko tu gribi vēl? Take your dog a dog. Varbūt es gribu otru. Es gribu, bet šo gan es nerakstīšu. Es ieteiktu rakstīt, jo vienalga nepaliks tas gala tā kā suns, kā varbūt mēs atradīsim, ko tu tā ir lieta, ko es varu atļauties, ko es varu izdarīt, bet te ir ētiskais moments. Un ka es to nedaru, tāpēc, ka es negribu viņu, kamēr es nedzīvo ārpus pilsētas. Ja? Tā kā tas nav tas, ka es gribu, bet nevaru. Ja? Upurīts, kaut gan ir bišķiņu upurīts, jo jā, es jau dzīvoju pilsētā, es nevaru. Tad raksta, ka bet es atkal negribu dzīvot pagaidām ārpus Rīgas. Tā kā, tur ir tāds bišķi aburtais loks. Varbūt tu gribi Rīgā, bet privātmājā. Bet tas jebkurā gadījumā nav Rīgas centrā. Man šobrīd ļoti svarīgi atrasties noteiktā lokācijā, ja, kur man paiet maksimāli maz laika, lai kustētos starp klientiem, biznesu un tā tālāk. Un tas man šobrīd ir svarīgākais. Tā kā man prioritāte ir laiks. Tad, kad mazliet laika vērtība mainīsies, ja, tad es varēšu būt ārpus Rīgas, un tad man varēs būt suns. Tā kā tur viss diezgan loģiski. Pēdējais, ārpus rāmjiem. Man ir jāaiziet riktīgi ārpus rāmjiem. Var arī domāt no tās puses, ko es nevēlos, un tad paņemt pretējo. Piemēram, es nevēlos steigu, tad es vēlos, nezinu, mieru vai man komfortablu tempu. Tagad nē. Es vēlos, lai tu man netraucē rakstīt podkāstus. Ko? Palīdzi man ar pēdējo. Es netieku galā. Un tie ir tikai 12. Es zinu. Varbūt ir kaut kas, ko tu jau esi pamanījusi rakstot šos vārdus.
Tātad viena lieta, tu teici, ka tā kā aptrūkstās idejas. Nu, ir tā, ka, protams, lielākā daļa tev nav 12 idejas, tev viena tikai, ka tikai tevi spēlējās. Tagad nē, mums tagad ir uzdevums. Jā, pačuči. Nu, ir tā galvenā gada prioritāte, kas manā gadījumā šobrīd tiešām ir ieskriešanās savā praksē. Es līdzīgi kā to esmu supervizors un kā kočs darbojos mazāk, bet man patīk vairāk šīs apmācības, kur ir kombinācijas, kur ir supervīzija, kočings un, protams, treniņi kopā. Un mana gada prioritāte ir tā kā to attīstīt vairāk, jo es to sāku darīt tikai šogad. Un ļoti daudz, kas no tā griežās tā kā ap to, jā. Jā. Un es atkal savā esmu pamanījusi pretējus vārdus. Nu, piemēram, izaicinājumi un miers. Nu, nav baigi miers tur, kur ir izaicinājumi, bet man abi ir vajadzīgi. Jā, tātad varbūt tā ir runa par kaut kādu balansu. Viss slēpjas attieksmē, mēs jau tikko noskaidrojām, kā tu uz to. Jo izaicinājumā var ieiet arī diezgan mierīgi. Man šķiet, ka izaicinājumi ir jau mana komforta zona par šiem pēdējiem 3 gadiem. Jā, okay. Labi, ko mēs darām ar tiem 12 punktiem? Tālāk. Mēs viņus ņemam pa pārīšiem un skatāmies, kāda mums nāk asociācija vai metafora, kad mēs ņemam tā kā pirmos 2, piemēram. Man ir piedzīvojumi un izaicinājumi. Kāds varētu būt vārds, kurš viņus apvieno? Nezinu, man nāk prātā spēks. Un te arī ļoti labi, nu tā kā nevajadzētu baigi racionalizēt. Pirmais, kas nāk prātā, pat ja tas ir absolūti no citas planētas. Nezinu, saule, jūra, vējš, vienalga, kāds cilvēks, kāda cilvēka vārds var būt. Un tad mēs ņemam viņus pa pārīšiem un katram pārītim, tā kā otrajā stabiņā rakstam tātad jau tos vārdus. Un viņi sanāks 6, jā, mums pusi mazāk. Ir daži, kas vispār neiet kopā. Nu, jā, tur jāpadomā. Jā, un varbūt gan darbības vārdi, gan lietvārdi, īpašības vārdi vienalga. Galvenais nosacījums, ka vārdi nedrīkst atkārtoties. Es būtu to zinājis, bet tā secībā sarakstījus. Man salikās kopā aktivitātes un sports, kas man ir svarīgi saglabāt esošo režīmu. Un vēl es blakus uzrakstīju, ka es gribu piedzīvot atbalstu no citiem. Nu, kā lai es viņus apvienoju? Nu, te racionālā loģika nepalīdzēs. Te vajag bišķiņu kustība un atbalsts. Nu, jā. Bet ir 2 vārdi. Es nevaru rakstīt kustība un atbalsts. Kas varētu būt vienojošs? Varbūt sajūta? Jā, varētu būt. Varbūt basketbols. Varbūt basketbols, piemēram. Jā, tas arī darētu. Endorfīns. Nu, labi, un tad mums ir sanācis tā kā sanāk 2. stadiņš, un mēs turpinām, kamēr mēs neatnāksim līdz vienam vārdam. Okay. Daži ir izaicinoši, jā. Tagad es arī saskaros. Man tagad ir vieglāk. Bet tagad man ir 3. Ko man tagad darīt? Nu, droši vien te nospēlē manas vājās prasmes matemātikā. Tagad no 3 man jādabū 1. Tu vari tā kā no 2 vienu un tad vēl no 2. Tad sanāk, ka 1 2 reiz piedalīsies. Nu, man skaistās tāda zivs sanāca. Nu, ļoti. Kas tev ir tas vārds? Attiecības. Man ir kajaks. Tas bija metaforiskāk. Bet man ļoti no tādām darbībām, sajūtām aizgāja visus to, ka tās attiecības nevis kā attiecības starp tevi un mani, bet attiecības ar sevi un ar citiem. Nu, tā izveidu pilnīgi skaisti ļoti. Jā, un man sanāca kajaks kā metafora tam, ka es pati izvēlos tempu, es pati izvēlos upi, pa kuru es tā kā peldēšu, un es izvēlos, vai es gribu piestāt kādreiz krastā, ja peldēt tālāk. Okay. Es jau gan te varētu tev oponēt, ja tu izvēlies neīsto upi, tur baigi tu savu tempu nenoteiksi, tevi nesīs tā kā nesīs. Bet tu vari izvēlēties lēnāku upi, tas gan. Jā, un tātad kāda ir ideja arī šim te uzdevumam, un vispār coachingā mums ir tāda lieta kā N-kurs, jeb kā mēs varam to, ko mēs pārunājām, tagad materializēt reālajā dzīvē. Un vislabāk ir aiziet un nopirkt kādu lietiņu, mantiņu vai rotu, vai statueti, kas tev asociēsies ar to vārdu, kas tev tagad ir sanācis. Ja? Nu, ka manā gadījumā, piemēram, tas var būt kaut kāds, kājaks vai bilde ar kājaku, kur cilvēks tā kā peld pa upi, vai vienkārši upes kaut kāda glezniņa. Respektīvi, svarīgi, lai tā ir jauna lieta,
Ja, ka tu to ienes savā dzīvē pēc tam, kad jau tā kā šis process ir iziets, un ka tu tajā saredzēsi visas lietiņas, ko tu sarakstīji un ko tu gribi tam savam 26. gadā piedzīvot. Un tā varbūt arī tā kā eglīšu rotājums. Vienīgais tad tas būs pēc tam novākts un paslēpts. To var virs sava rakstām galda pakarināt vai pie nakts galdiņa. Paldies tev! Nu, man ir vesela dzīves, par ko padomāt. Viss patiesībā ir par un ap cilvēciskajām attiecībām. Un visa šī visvarēšana, ja tīpaši, ja tu ej tādā lielajā attīstībā, jāmācās ne tikai deleģēt, bet arī uzticēties un arī lūgt šo palīdzību. Un patiesībā es esmu pēdējos gados secinājis, ka partnerībā ir ļoti liels spēks. Ne tikai attiecībās, bet arī biznesā. Man bija viena liela atklāsme. Ņujorkā, netālu no Ņujorkas, ir tāds liels templis uzbūvēts, un es tā kā staigāju pa to templi. Tas ir uzbūvēts kaut kādā rekordātrā laikā. Visas detaļas bija vestas no Indijas, lai tas ir tā kā oriģinālais. Un es staigāju pa viņu, skatos apkārt, un tā kā nereāls skaistums, un es domāju, viens cilvēks to nekad mūžā nevarētu paveikt. Un arī visu mūžu nepietiktu, ja tu viens to darītu. Un es tāds tā kā vientuļnieks, individuālists, vēl mēģinu te kaut ko cepties. Nu, varbūt jābeidz un jāmeklē tās partnerības. Tieši tā. Ok, nu tad kādam, lai pilns piedzīvojumiem, upēm un izaicinājumiem gads, kādam, lai ir foršas attiecības, attiecību dinamika, saskarsme, iedvesmas, lai mums visiem veicās 2026 gadā. Paldies tev vēlreiz, ka tu atnāci, un paldies par šo vērtīgo materiālu un sarunu par sēklu, ko tu iesēji, ko katram padomāt, un šiem te pieturas momentiem, kā tad sevi pieskatīt, lai mēs neiekristu sajūtās, kuras patiesībā mums ir ļoti destruktīvas. Jā, es arī laikam gribētu kaut ko novēlēt. Es gribu novēlēt, ka nevienmēr mums ir obligāti jāizdara izvēle. Mēs varam izvēlēties abus variantus reizē, kas mums patīk, un mēs varam izvēlēties arī tās lietas, kuras šķiet būt absolūti pretējas, jā, kā manā gadījumā izaicinājumi un miers. Es gribu abus, un es atradīšu veidu, kā starp tiem balansēt. Tātad jāsaprot, ko jūs gribat, un lai viss piepildās. Laimīgu jauno gadu!